Esiet sveicināti! Iepriekšējos raidījumos stāstījām par Latvijas tranzīta koridoru potenciālu piesaistīt Ķīnas kravas uz Ziemeļa Eiropu. Iespējams, tranzīta plūsmas attīstība būtu jāsāk nevis no austrumiem uz rietumiem, bet tieši otrādi – no rietumiem uz austrumiem, un Ķīnai domātās kravas varētu ģenerēt tepat Latvijā. Vēl viens no faktoriem, kas varētu ietekmēt veiksmīgu eksportu uz austrumiem, ir transporta problēmas. Vai izvēlēties garo gan laika, gan attāluma ziņā, bet tomēr lēto jūras ceļu, vai izmantot autopārvadājumus, vai varbūt dzelzceļu? No Vācijas iet šie vilcieni ar autodetaļām uz Ķīnu. Jā, tātad tas pats varētu būt arī kaut vai mūsu Latvijas piena produkti, kur iet uz Ķīnu, viņi arī varētu iet konteineros. Un pie tā arī ir jāstrādā, protams. No Latvijas uz Ķīnas Tautas Republiku kravas iet arī tagad, bet regulāras satiksmes, piemēram, konteineru vilcienu, pagaidām nav. Tomēr Krievijas sankcijas skar tie pašmāju pārtikas nozares uzņēmumi nopietni strādā pie eksporta palielināšanas uz otru lielāko pārtikas tirgu pasaulē. Mums ir pārstāvniecība Ķīnā, Pekinā. Mēs plānojam arī atvērt otru pārstāvniecību Šanhajā. Turklāt mēs šobrīd esam procesā, lai iepirktu tādu visaptverošu un padziļinātu pētījumu par to, kā tieši Latvijas piena produktu ražotāji varētu savu produkciju nogādāt līdz Ķīnas patērētājiem. Un diezgan operatīvi jau Ķīnas attiecīgo iestāžu inspektori bija Latvijā un certificēja Latvijas uzņēmumus. Protams, tos uzņēmumus, kas ir izrādījuši interesi. Vairāk par 10 000 eiro pirmreizējā inspekcijā un jārēķinās ar to, ka pēc noteikta gadu skaita ir šī pārcertifikācija, kas arī maksā naudu. Strādājot uz Ķīnas tirgu, mēs runājam par precēm ar gariem derīguma termiņiem. Jāatzīmē, ka šodien mēs vēl nerunājam par gaļas eksporta iespējām, jo bumba, ja tā var teikt, ir Ķīnas pusē, jo Latvijas valsts no savas puses ir darījusi visu, lai šo vienošanos ar Ķīnas pusi panākt iespējami ātri. 1,5 miljardu liels tirgus nenoliedzami ir vilinošs visiem Latvijas eksportētājiem. Tomēr, lai startētu tik lielā tirgū kā Ķīna, jau šeit uz vietas starp vienas nozares ražotājiem jābūt lielākai kooperācijai un pat vienotu zīmolu izstrādei, jo, kā zināms, viens kaujā nav karotājs. Lielas sabiedrības diskusijas izraisījusi jaunā prasība diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām obligāti nesāt atstarojošās vestes vai apģērbu ar atstarojošiem elementiem. Šāds apģērbs diennakts tumšajā laikā būs jāvalkā arī apdzīvotās vietās posmos, kuri nav pietiekami un vienmērīgi apgaismoti. Daļa sabiedrības ar jauno prasību ir ļoti neapmierināta un uzskata to par nepamatotu. Tomēr statistika ir nepielūdzama. Šogad jau 50 gājēji ir aizgājuši bojā uz Latvijas ceļiem, 717 guvuši savainojumus. Mūsu komanda pievienojās braucienam kopā ar satiksmes ministru Andriju Matīsu un ceļu satiksmes drošības direkcijas direktoru Andri Lukstiņu, kuras laikā tika dalīts atstarojošās vestes un pārbaudīts, vai tiešām gājēji ir neredzami. Ir iestājies tumšais laiks, un mērķis ir parādīt to, ka tiešām cilvēki, kas pārvietojās pa neapgaismotām ielu malām, bez trotuāriem, tad viņi nav redzami. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu redzami, lai cilvēki neciestu un neiet bojā muļķības dēļ. Speciālisti norāda, ka nepietiks ar to, ka gājēji teiks, man ir atstarotājs. Ir skaidri zināms, ka atstarotājs var nedot savu efektu. 50% no bojā gājušiem ir gājēji. Un 67% no tiem gājējiem, kur iet bojā, mazāk sargātie, iet bojā tieši tumšā diennakts laikā. Nozīmē, ka viņas nepamanā, viņi tiek notriekti. Un, protams, ka mums ir vairākas kampaņas ir bijušas lēnām ar atstarotājiem. Cilvēkiem nevar uzreiz likt valkāt vesti vai mēs zinām, kāda ir pretestība, tāpat bija sprādzēšanos un pārējām lietām. Braucienu un akcijas laikā mēs satikām daudzus cilvēkus, kuri arī slikti apgaismotos posmos nevalkāja apģērbu ar atstarojošiem elementiem. Šiem cilvēkiem tika izdalītas vestes. Man ir žilete, jā. Sūmiņā ir? Nē, es mašīna man atbrauc. Es no autobusa ir. No autobusa, bet tas ir trakākais, Bet to mums jūs redzēt, nevar jau redzēt. Pēdējā mirklī tikai ieraudzījām, kad arī tiešām prožektoru gaismā. To nepietiek. Šogad arī tika ievies šī jaunā norma, ka tumšā diennakts laikā neapgaismotās vietās, ejot pa brauktuves malu, jo pa brauktuvi iet nevar, ir obligāti jābūt vai no vestei, vai arī, ja nav veste, tad apģērbiem ar
gaismu iestrādātiem elementiem, jo vēl ar vienu cilvēku nesaprot, ka viņiem brauc pretī lieliem lukturiem. Viņi to mašīnu redz, tā mašīna viņus žilbina, bet viņi nesaprot to, ka viņus neredz. Lai arī savainoto gājēju skaits ir nedaudz mazinājies, pieaudzis ir bojāgājušo skaits. Atbildīgās amatpersonas cer, ka ar jaunajām prasībām situācija strauji uzlabosies. Es domāju, ka tās izmaiņas noteikti bija vajadzīgas, un mēs redzam arī statistiku. Statistika, diemžēl, ir negatīva, izdalot šīs vēstis un parādot to, cik tas ir svarīgi. Es esmu pārliecināts, ka mēs spēsim glābt dzīvības. Gājēji, kas nekad nav sēdušies pie auto stūres, nevar pat iedomāties, cik neredzami viņi ir auto vadītājiem. Un bieži tas ir dzīvības un nāves jautājums. Drošībai ir jābūt prioritātei numur 1. Tādēļ cerēsim, ka uz Latvijas ceļiem turpmāk kļūs drošāk. Visu labu!